Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Šodien mūsu raidījuma apskatāmā tēma ir ļoti delikāta – aizcietējums. Kā rīkoties aizcietējuma gadījumā, to atklāsim raidījuma gaitā. Mūsu šīs dienas studijas eksperts dr. Sabri Abdulmasī, medicīnas sabiedrības ARS, gastroenterologs endoskopists, veic augšējo endoskopiju, gastroskopiju un apakšējo endoskopiju, kolonoskopiju, ir Latvijas gastrointestinālās endoskopijas asociācijas valdes loceklis. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz vēstules no skatītājiem ar lūgumu palīdzēt tieši sakārtot šo problēmu, kas ir orientēta uz vēdera izēju. Un ļoti daudz cilvēki mūsdienās sūdzās par aizcietējumu problēmu. Kura ir tā sabiedrības daļa vai vecuma grupa, kura visvairāk cieš no šīs problēmas? Tas varētu ietekmēt jebkura vecuma. Bērni, meitenes, jaunkundzes un arī sievietes un vīrietes un pilnīgi, bet šeit jāskatās uz kādu slimību mēs runājam, jo arī dažas slimības viņi izpaužas vairāk dažās periodus mūsu dzīve laika. Pēc statistika, kā es jums teicu, tas varētu būt jebkura vecuma grupa. Statistika liecina, ka apmēram 27% sabiedrības saskaras ar aizcietējumiem, turklāt sievietes un gados vecāki cilvēki biežāk. Kas ir cēlonis šai problēmai? Mēs varam sākt runāt par ļoti elementāras lietas, kas ir saistīta ar stresu, jauna darba vietā, nepareizi tāds dieta vai varbūt arī cilvēki šeit tad aizmirst, ka jāiet atvainos uz tualetu tad, kad vajag. Par to arī būs jāmaksā pēc tam, jo mēs netieši prasām no mūsu zāna, lai paliks slinkāk ar laiku. Un, protams, ir vairāk nopietnākas lietas, piemēram, slimības. Ja? Un šeit mēs gribam, varbūt, ja jūs atļaujat, definicēt, kas ir aizcietums priekš mums kā ārstiem. Tas nenozīmē, ja mums nav regulāra vēders izēja katru dienu, tas mums ir aizcietums. Ja ir, piemēram, mazāk nekā 3 reizes nedēļa, tad jau mēs varam sākt runāt par aizcietējumu. No medicīnas puses vismaz. Tas ir vairāk traktējums kā slinka zarnu darbība vai tomēr kāda ļoti nopietna slimība? Protams, ir arī ļoti nopietnas slimības. Ir tāpēc mēs runājam par funkcionālu, obstruktīvas iemesli un tā tālāk. Ja mēs runājam par ļoti nopietni, šeit jāskatās, piemēram, vai šis aizcietums pēkšņi parādījās, vai nu jau ilgstošas, 2-3 gadi, bez nekādu svaru zūdums, piemēram, vai nu ir kaut kādi bīstami tāds simptomi klāt. Un, piemēram, kā es teicu, svaru zūdums, asinošana, temperatūra. Tā kā es atkārtot, jānovērtē katra situācija individuāla veidā, lai mēs saprotam, ka šeit, piemēram, vajag vairāk, intensīvāk meklēt, kas par cilvēku, vai nu tas ir vienkārši funkcionāla traucuma. Mēs šeit kā ārsti mēģināsim, lai cilvēks saprot, ka nekas nav nopietnas, bet mēs jums palīdzēsim. Bet jā, mēs gribam minēt, piemēram, dažādas slimības, kas varētu būt saistītā ar tas nopietnas. Piemēram, mēs varam runāt ar audzēju, ja, labdabīgi vai nu slikti. Visi varētu tāds spēt kaut kādu obstruktīvu lomu, ja, un līdz ar to vēders izjā vai nu aizcietējums parādies. Tas, protams, noteikti arī varētu būt vai nu pakāpeniski, vai nu pēkšņi. Ir arī dažādas ļoti populāras slimības, sākot ar cukurdiabēts, piemēram. Ja mūsu vairāk dzedzeres ļoti tāds lēni strādā, cilvēks nāk dēļ aizcietējuma, bet mēs meklēsim, skatām, bet jums ir problēmas ar hormonāli tādi līmenis, T3, T4, mēs viņiem saucam. Varētu būt, ka problēma ir tieši tur, jo aizcietējums nav slimība. Viņa ir sindroms. Tas nozīmē, ka daudz slimības var sākt prezentēt sev ar aizcietējumus. Un tad mēs kā ārsti mums jāsaprot, kas tieši šeit ir, kāda sekme tur ir.
Lai novērtētu aizcietējumus un to rašanās iemeslus, pacientiem tiek rekomendēts veikt 2 īpašus izmeklējumus – resnās zarnas tranzīta laiku un defekogrāfiju. Jāatzīmē, ka Medicīnas sabiedrība ARS ir vienīgā klīnika, kurā ambulatori var veikt šos izmeklējumus. Resnās zarnas tranzīta laiku pacients lieto 3 dienas pēc kārtas speciālu rentgena pozitīvu marķierus, ar kuru palīdzību mēs veicot rentgenogrammas varam izsekot tam, kā šie marķieri ceļo pa kuņģa zarnu traktu. Bet konkrēti šis ir piemērs ar pacientu, kuram marķieri ir izkliedēti pa visu resno zarnu. Redzam augšupejošā, resnā zarna šķērzarna un lejupējošā, arī mazliet taisnajā zarnā. Tātad viņi visi izkliedēti pa visu resno zarnu un tādā veidā mēs varam apstiprināt, ka kuņģa zarnu trakts darbojas samērā kūtri un viņam nav nepieciešama ķirurģiskā ārstēšana, bet ir jānodrošina ar medikamentu palīdzību. Otrs pacients, kuram arī ir lietotas resnās zarnas tranzīta laiks, arī šis pacients sūdzējas par aizcietējumiem, un viņš arī, protams, lietoja marķierus. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka marķieri uzkrājušies taisnajā zarnā. Neviens no viņiem nav kur citur resnajā zarnā, bet tieši taisnajā zarnā, kas mums ļauj noprast un liek domāt, ka aizcietējuma cēlonis ir meklējums taisnajā zarnā, un šim pacientam būtu nepieciešams jau nākošais izmeklējums defekogrāfija. Izmeklējuma laikā pacientam taisnajā zarnā ievada kontrastvielu, un izmeklējums imitē vēdra izējas procesu, tas notiek sēdes stāvoklī. Pacientiem tiek nodrošināta intimitāte, un izmeklējums atkal šoreiz ir ļoti delikāts, un tas ir tas veids, kā mēs varam noteikt aizcietējumu cēloni. Jo, kas ir svarīgi, ka šie pacienti nereti ir veikuši gan kolonoskopiju, irigoskopiju, datortomogrāfiju, vēdra dobuma sonogrāfiju, ginekoloģisko sonogrāfiju, un viss ir kārtībā. Un tomēr viņi cīnās un mokās pat gadiem ar aizcietējumiem. Un tie stāsti kaut arī dažādi, bet beigās viņi noved pie viena, pie taisnās zarnas. Un šis izmeklējums, defekogrāfija ir izmeklējums, ar kuru palīdzību mēs varam noteikt to iespējamo cēloni. Izmeklējums defekogrāfija pacientam taisnajā zarnā ir ievadīta kontrastviela, un mēs varam redzēt, kā pacients atbrīvo zarnu saturu un tādējādi arī saprast, kur slēpjas pacientam aizcietējuma cēlonis. Redzam tas, kas bieži pacientiem šādiem ir sastopams, tā saucamā kabata, pacienti arī to bieži jūt. Un bieži vien arī viņi sūdzās par to, ka vēdra izējas beigās kaut kas paliek taisnajā zarnā, un tas, kas viņiem traucē un liek iet bieži vien uz toleti atkārtot. Tikai un vienīgi šajā izmeklējumā mēs varam redzēt šādas pārmaiņas, ne kolonoskopija, ne irigoskopija, nekāds izmeklējums mums šādas atradni nesniedz. Ar šī izmeklējuma palīdzību mēs varam arī noteikt starpēnas muskulatūras stiprumu, ko nevar piedāvāt ne tas pats datortomogrāfs, ne magnētiskā rezonanse, bet šī izmeklējuma palīdzību mēs varam novērtēt, lūdzot pacientam aizspēdzināt muskuļus, vai tā muskulatūra ir saglabāta un tās funkcija, vai tomēr ne. Savukārt, lai novērtētu resnās zarnas gļotādu, izslēgtu iekaisumus vai patoloģiju attīstību, pacientam var rekomendēt veikt kolonoskopijas izmeklējumu. Kolonoskopija ir tā kā zelta standarts šai diagnostikai. Kāpēc? Jo viņi ir ļoti informatīvi. Viņa tiešām dod daudz mums informācijā, un ne tikai informācijā. Mēs kolonoskopijā laikam varam izmantot šis metodu kā terapeitiskais metodu, bet es atkārtotu. Viņi ir zelta standarta, ja mēs gribam izslēgt, ka tur nav nekāda audzēja vai no riktīgs īkaisums resnē zarnā, ko mēs saucam par kolītu, piemēram, ja? Tad jā. Bet atkal, ja tur ir jautājumi par funkcionālā problēma, tas ir, kas saistītā ar muskulatūru, nervu sistēmas un tā tālāk, noteikti vajag papildus izmeklēšanas. Ja? Bet kolonoskopija ir arī ārkārtīgi svarīga priekš katram no mums. Vispār, es nezinu, ja jūs zināt, ka mūsu valstī ir tāds screening programmas, tas agrīnās vēzes screening, bet tas ir pilnīgi cits tēma. Ja? Tā kā katram no mums pēc kādu vecumu mums vajag pārbaudīt resnās zarnā šī zelta metode, jo tiešām šī gadījumā mēs varam uzreiz izmeklēšanā laikā izslēgt, ka tur nav nekāds audzēji, nekāds slikts, un ja ir kaut kādu pieejam tāds audzēji, maziņš polipiņš, noteikti mēs varam noņemt pat arī izmeklēšanā laikā. Šobrīd kolonoskopija kā valsts apmaksāts izmeklējums ir tikai pacientiem ar pozitīvu slēpto asiņu testa rezultātiem FRCs, kur uz izmeklējumu nosūta ģimenes ārsts. Saskaroties ar situāciju, ka saslimstība ar zarnu vēzi Latvijā piedzīvo dramatisku kāpumu, ārsti rekomendē katram pēc 50 gadu vecuma veikt kolonoskopijas izmeklējumu, lai agrīni konstatētu izmaiņas zarnās un diagnosticētu audzēju agrīnā stadijā. Medicīnas sabiedrībā ARS atrodas jaunākās endoskopijas izmeklējuma iekārta Olympus Evis Extra 3, kura ir aprīkota ar speciāliem NBI gaismas filtru režīmiem, kura rezultātā
veidzot kolonoskopijas izmeklējumu, ir iespējams atklāt patoloģiskus audus pat šūnu līmenī. Vai aizcietējums varētu būt arī iemesls tam, kad veicina hemoroīdu attīstību? Bez šaubām. Ļoti bieži cilvēki, kam ir tiešām aizcietējums, tur ir diezgan ļoti liels spiediens defekācijas laikā, un tas ietekmē šīs hemoroīdas mezglus veidošanos. Ja? Tas ir noteikti varētu būt viens no komplikācijas vai no plakas tādas parādības, ja ir ilgstošas aizcietējumi. Aizcietējumi ir viens no biežākajiem provocējošiem faktoriem tādām taisnās zarnas slimībām kā hemoroīdi un taisnās zarnas gļotādes plīsumi. Aizcietējuma gadījumā rodas spiediens uz taisnās zarnas sieniņu, kas var kārināt asinsvadu pīnumu taisnā zarnā, kā rezultātā veidojas šo asinsvadu paplašinājums, jeb izspīlējums, ko mēs saucam par hemoroīdu mezgliem. Hemoroīdu mezgli var būt kā iekšēji, tā arī ārēji. Tikpat labi var veidoties arī mehānisks bojājums taisnā zarnas gļotādā, ko mēs saucam par plīsumu. Hemoroīdi dažkārt var noritēt arī bez sūdzībām. Tos var tikai konstatēt proktoloģiskajā apskatē, bet vairumā gadījumā šai slimībai ir sūdzības. Sūdzības varētu būt par niezi, par diskomfortu taisnajā zarnā, par svešķermeņa sajūtu, nereti varbūt arī smērējošu izdalījumu, var parādīties arī asinis pie vēdera izējas. Jāsaka, ka šīs sūdzības nav specifiskas hemoroīdiem. Tas nozīmē, ka tieši tāpat var izpausties arī citas taisnās zarnas slimības, piemēram, tie paši plīsumi, polipi taisnā zarnā vai arī nopietnākas saslimšanas kā taisnās zarnas vēzis. Tādēļ pacients, ja cilvēks saskarās ar šādu tipu sūdzībām, viņam būtu jāvēršās pie proktologa, lai noskaidrotu, kas ir šo sūdzību patiesais iemesls. Lai nodrošinātu hemoroīdu profilaksi, jārūpējas par regulāru normālu vēdera izeju. Ir normāli, ja vēders iziet 1 līdz 2 reizes dienā vai 1 reizi 2 dienās. Ja vēdera izeja ir biežāka vai retāka, kaut kas nav kārtībā un ir jādodas pie ārsta. Ir jāizvairās no aizcietējumiem, vislabāk nevis ar medikamentu palīdzību, bet ar pietiekami kustīgu dzīvesveidu un pareizu uzturu. Jāparūpējas, lai uzturā netrūktu balasta vielu, piemēram, jāiekļauj savā ēdienkārtē kliju izstrādājumi. Tāpat ir jāatceras uzņemt pietiekami daudz šķidruma. Jau pavisam nesen mūsu raidījumā mēs jau atklājām, ka absolūts jaunums arī šajā diagnostikā ir šī saucamā kapsulas endoskopija. Kāpēc jūs uzskatījāt, ka tas ir ļoti nepieciešams arī Latvijai, lai palīdzētu pacientiem? Paldies jums. Ir augšējā daļa endoskopijā. Ar to mēs varam novērtēt barības vadā, kungis un paša pirmā daļa vai mēs saucam proksimālā daļa no tievajā zāna. No apakšpuses mēs varam visu resnes zānas garumā paskatīties, un varbūt, ja endoskopis ir pārāk labs un spēj, mēs varam iet arī pišķiņ tievajā zāna. Tomēr pa vidu ir šis tievajā zāna. Viņa ir ļoti gara, izlocīta, un mēs nevaram tikt ar kolonoskopu, tas apakšā endoskopē augšā viņa. Un mūsu kolēģi ārzemē domāja izgudrot šīs kapsula. Viņa tiešām kapsula izmēr tāds tā kā liela tabletīte vai kapsula, un cilvēks norīto, un viņa ļoti smuki var fotografēt visas tievas zānas garumā. Un es gribu tagad arī izmantot šis moments, lai es pateikšu, ka mums tagad Latvijā tikko, tas ir nedēļas atpakaļ, mēs paņēmām visjaunākā, vismodernākā kapsula, kas ir praktiski Eiropā un visā pasaulē, un gandrīz mēs būsim pirmais vieta, kur sāk izmantot šis brīnišķīgas procedūra. Bet šeit es gribu, lai cilvēks saprotu, ka viņa nevar aizvietot augšā endoskopijā vai kā viņi saucās kobra. Viņa nevajag aizvietot kolonoskopu. Protams, viņa var visu, ko rādīt mums no augšā līdz pašā apakšā. Bet viņa ir paredzēta priekš tievajā zāna. No medicīnas puses ir ļoti precīzas indikācijas. Es varu jums minēt, piemēram, neskaidra dzelzs deficīta anēmija, īpaši, ja tik izslēgt citas slimības, asinošana. Piemēram, cilvēks ir skaidra asinošana no kunga zarna trakta, taisiem kobra nav nekā, apakšā arī negatīvi atradni, tad noteikti varam šeit piedāvāt kapsulu. Un lūk, ar kapsula endoskopijā viss šīs sistēma no iekšpuses būsim tā, kā saka, pārbaudīts.
nereti ir situācijas, kad cilvēks griež pēc palīdzības pie lora, jo pēc pārslimot laringitas sajūt kamolas, sajūtu kaklā. Bet izrādījās, ka tā ir gastroenteroloģiska problēma. Vai šāda situācija jūsu praksē ir bieža? Tiešām. Es saprotu no jūsu jautājums, ka mēs šeit runājam par tādu slimību, sauc atvinnas slimība. Vai gastroezofagāla refluksa slimība. Un tiešām, tā kā jūs teicat, scenārijas sekoši, ka sākumā cilvēks saprot, ka kaut kas nav pareizi kakla daļā, tāpēc pie lora jāiet, pēc lora izmeklēs, viss ir tur it kā kārtība no viņiem pusi, tad viņi sūt pie mums. Kāpēc? Jo barības vadā apakšējā trešdaļā ir tāda vienā vieta, kur glotāda mainas ar kungas glotāda. Tātad kungis sākas, un tur ir tāds maza atverīte. Praktiski tur ir no ārpusi tāda muskulatūra, ja? Un caur šis atverē iet barības vadā iekšā kungis, un ja šis vieta palika valīgāka, varētu būt, ka viss kungis saturs nāk atpakaļ, un tas saucās par refluks, gastroezofagāla refluks. Sākumā ir tā, ka cilvēks varbūt nenāk pēc tāds tradicionāli dedzināšanas sajūta aiz krūškaulu, bet tieši otrādi, kā jūs teicāt, ka viņiem izskatās, ka kaklā ir problēmas. Kā tā varētu būt, ka kungis? Protams, mēs šeit mēģināsim izslēgt slimību, jo mēs nevaram pateikt, pie katra kakla sāp vai problēmas, tas ir noteikti refluksa slimība. Nē, vienkārši pēc lora nosūtījums mēs varam novērtēt situāciju, un šeit ļoti palīdz mums endoskopija, augšējā endoskopija. Tātad barības vada atviņas slimība ir viena no visbiežāk sastopamajām barības vada slimībām. Arī mūsu skatītāja Mārīte sūdzas par šīs slimības simptomiem un tādēļ vērsās pēc palīdzības arī pie mums. No rītiem bieži vien ir dedzinoša sajūta, un tad ir citreiz, ka kafiju iedzer, ir pat sāpes tādas, nezinu, slikta duša. Ņemot vērā, ka jūs teicat, ka ir bieži šis dedzināšanas sajūta aiz krūškaulu, nebūtu slikti, ja, un ņemot vērā arī, ka jums nekad nav bijis šis saucās augšējā endoskopija, tautās valda Kobra, tas būtu ļoti laba ideja. Paskatīsimies gan barības vadā, gan kungīts, ja? Un tad mums būs skaidrākā bilde, vai tiešām jums ir šis atviņas slimība, par ko es jums stāstīju. Daudziem endoskopijas izmeklējumus asociējas ar lielu diskomfortu. Tādēļ, lai pacientam atvieglot šo diagnostikas izmeklējumu, ir iespējams saņemt anestēziju. Mēs piedāvājam pirms gastroskopijas procedūras vieglu īslaicīgo anestēziju, būtībā, kas ir domāta pacientam psiholoģiskā diskomforta likvidēšanai. Un otra anestēzija piedāvājam arī pie kolonoskopijām. Šie anestēzijā vairāk prevalē arī atsāpinošie medikamenti un nomierinošie medikamenti. Tādēļ anestēzija, ko piedāvājam pie kolonoskopijām, ir stingrāka. Tādā veidā pacientam zūtas diskomforts un arī sāpes. Lai atklātu Mārītes sūdzību iemeslu, izmeklējums tika veikts ar šobrīd jaunākās paaudzes videoendoskopijas sistēmu Olympus Sevis Extra 3, kur sniedz unikālas līdz šim nebijušas diagnostikas iespējas, kam ir būtiska nozīme dažādu gremošanas trakta slimību un jaunveidojumu agrīnā atklāšanā un ārstēšanā. Jaunākās paaudzes diagnostikas iekārtas sniedz iespēju iegūt augstas izšķirtspējas digitālus attēlus, kas ļauj novērtēt visniecīgākās izmaiņas gļotādas struktūrā. Gļotādu var apskatīt speciālā gaismas filtru režīmā NBI, kas uzskatām ļauj izvērtēt kapilāru tīklojumu un atšķirt patoloģiskus audus no normāliem jau pašā slimības sākumā. Tāpat būtiski ir uzlabot arī iekārtas vadības sistēma, kas atvieglo procedūras norisi gan ārstam, gan pacientam. Kā mēs redzējām, ja, slimniece atnāca pie mums ar tādu sūdzību, tā kā apmēram dedzināšanas sajūta, cik mēs saprotam, aiz krūškaulu. Un tas ir tiešām ļoti klasisks simptoms pie atviņas slimība. Mēs arī par to višķi jau esam runājuši, bet kā jūs redzējat, ir redzams, ka tur bija viena vieta, un tas ir robežums vieta starp kungis un barības vadā,
tādā vietā, kas neslēdzas tik labi. Un tas ir pietiks priekš mums, kā ārstiem, lai konstatētu, ka šeit ir atmiņas slimības risks vai pazīmes vismaz. Papildus mēs atradām ļoti divi tādi veci čūliņas, tur priekšesiena, kā es jums redzu, un muguresiena. Tas vieta saucas latiniski bulbus duodēni, ja? 12 pirksta zarnas sākuma. Ļoti tipiska vieta priekš čūlas veidošana. Un ņemot vērā, ka mums ir tik brīnišķīgs aparatūra, un es saku to, jo tiešām ar šis aparatūra, ar ko mēs strādājam šodien, viņš ir vismodernākā pasaulē. Viņš mums dod daudz iespējams, kas agrāk mums nav bijis. Un jūs redzat, kā šis krāsa var mainīties. Un es jums runāju par NBI vai NBI. Tas sistēmas mums atļauj redzēt, kas ir zem šis glotādam, kāda izmaiņa ir šis sīki asinsvadi. Un tas mums kopā var dot tāds iespējams saprot, kura vieta ir riskanti, ja mēs runājam par patoloģiju vai agrīnas patoloģijas atradnes. Piemēram, ja ir tur kaut kāds polips, un polips tas nozīmē pacēlums, ja? Mēs varam uzreiz saprast, kāda daba apmēram šis ir. Ja? Pat arī pirms mēs sūtam uz laboratoriju, bet tik un tā, pēc klasiskās standarts, mēs, kā jūs redzat, mēs paņēmam divas tādas biopsijas, no divas tādas daļas, kas saucas antruma daļa, tas distālai vai tālākai daļa no kungas, un tas tuvākās barības vada korpusa daļa. Un tāpēc mēs arī gaidām atbildi no histoloģiskās puses, lai mums būs tāds iespējams labāk un precīzāk ārstēts. Visu iepriekš redzēto rezumējot, vēlreiz vēlamies uzsvērt, ka augšējā endoskopija ir vienīgā metode gremošanas orgānu izmeklēšanā un ārstēšanā, ar kuras palīdzību var izmeklēt barības vadu, kuņģi un 12 pirkstu zarnu no iekšienes, un nepieciešamības gadījumā veikt dažādas diagnostikas un ārstniecības darbības orgānu iekšienē. Mēs pastāstījām, cik ir svarīgi sekot līdz savam gremošanas traktam, lai viss strādā pareizi, varētu teikt, tā kā pulkstenis tikšķi. Ja? Tad jūsu ieteikums nobeigumā, kā dzīvot, lai šīs problēmas neattīstās? Ziniet, tas ir, man liekas, vislabākais jautājums, visinteresantākais, jo dzīve ir to, kā mēs viņā dzīvot. Katram no mums ir savu filozofiju, dzīves stila un tā tālāk. Nav tāda perfekta dzīve. Vienmēr būs problēmas. Tas ir daļa no mūsu ikdienas dzīve, bet mēs šeit kā ārsti mēģināsim atvieglot šīs simptomi un problēmas, ja ir, mēs mēģināsim arī ārstēt viņiem. Ir dažādas, protams, rekomendācijas. Piemēram, aizsētējums ir ļoti vienkārša lieta. Tas nozīmē, ka mēs vai nu laicīgi negājam uz tualetu, vai nu mēs pārāk daudz ūdens nedzēram, vai nu mēs pārāk ilgi sēžam viena vieta, nekustamies. Tas ir, ja mēs runājam par funkcionālu. Un lūk, tā šīs trīs lietas. Lūdzu, lai jūsu dieta būs bagāta ar šķidrvielas, piemēram, saturošus produktus, kustēties, cik jūs varat, īpaši pēc ēšanas. Un lūdzu, tad, kad vajag iet uz tualetu, lai visa pasaule gaida, ne jau otrādi. Ja mēs runājam par nopietnākas problēmas, piemēram, ja, tad laicīgi jānāk, mēs sāksim ar parasto asins analīzi, mēs varam taisīt daudz ko, lai mēs saprotam, kas par iemeslu, un ļoti bieži mēs varam palīdzēt šis cilvēks. Tā kā ir daudz iespējams, lai cilvēki droši nāk un runā par šo tēmu. Es saprotu, ka tas ir ļoti jūtīgas lieta, bet mēs esam šeit, lai palīdz viņiem. Šodien mūsu sadarbības partnera medicīnas žurnāla 36,6 abonementu 3 mēnešiem dāvājam Mārītei, lai ikdienas viņa varētu smelties labus padomus veselības uzlabošanai. Paldies! Tu bijāt kopā ar mums! Uz tikšanos jau nākamnedēļ! Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS.